Svētais gars rāda uz tavu nākamo dzīvi, kurā ir uzvija sagatavota. Uz brīnumu pilnu dzīvi Svētais gars sabērž rokas aiz prieka, varētu tā teikt. Viņš priecājās par to, ko viņš redz, ka viņš var darīt pie tevīm. Mums vairs ar to tad nav grēka daba. Lai gan mums ir grēka paradumi, bet paradumus var pārtraukt un atstāt un dabus jaunus paradumus. Situācijas, kas prasa remonta. Viņš to visu veco stulbo dumju nogalināja. Dievs tev deva pilnību un māca tevi tur palikt, nevis otrādi. Tu esi pilnīgs viņa acīs tagad, tāpēc, ka Jēzus tevīs ienāca. Un viņš māca tevi, ko tas nozīmē. Viss ir saistīts ar tavu dzīvi. Viss tas, kas ir saistīts ar tavu dzīvi, tas ir kolosāls, pozitīvs un super. Visu to viņš ir paredzējis tevīs. Dievs tevīs redz Kristu un saka jā un āmen uz to, ko viņš redz pie tevīm. Pirms tu pats pajautāji. Jā un āmen. Vai mēs iedomājamies to te visu? To te Dievu? Ne jau. Kad Dievs tev kaut ko iedod, viņš grib, lai tu to saņemi. Tu esi dizainēts citai dzīvei. Tu esi kaut ko dabūjis, lai to dotu citiem. Jo, kad tu piegriezies Kristum, pirmo reizi, ne jau tā teica Dievs, tagad viņš ir ar vienu kāju debesis iekšais, viņu nositīšu, pakš, un uz ielas automašīna tevi sabrauc. Nē. Dievs redz to te visu, un viņš tev grib dot dzīvot, un ka tu citiem cilvēkiem vari parādīt, kā Dievs tev ir palīdzējis. Tu nedzīvo vairs sevis pašam. Tu dzīvo citu cilvēku dēļ. Debesīs nav nekas negatīvs, bet pasaulē ir. Debesīs nav izmisums. Un Jēzus teica, tavs prāts, lai notiek. Kā debesīs, tā arī virs zemes. Tā ir rakstīts, lai mēs dabūtu daudz vairāk, nekā mēs to varam iedomāties. Ja apskatāmies Bībeles pēdējā grāmatā, atklāsmes grāmatā, 21. nodaļā, tad mēs redzam 4. pantā, kā tur ir debesīs. Tur nav asaras, tur nav bēdas, tur nav sāpes, tur nav slimības, tur nav trūkums, tur nav bats, kailums. Tur ir pretējais. Grūti dažreiz aprakstīt tādu satiksmes līdzekli, kuru tu nekad neesi redzējis. Vai tu mēģini to te satiksmes līdzekli aprakstīt citam cilvēkam, kas to nav redzējis. Vieglāk ir, ja tu apraksti to, kas tur nav. Jo šeit viss ar kājām gaisā, var teikt. Viss Kristū ir otrādi, nekā mēs esam paraduši. Jaunas domas veids, savādāka izpratne, jauna valoda. Šādi mēs darīsim debesīs, Jēzus teica. Un jūs darīsiet vēl lielākas lietas par šīm, Jēzus arī teica. Jo Jēzus prāts ir tāds, ka viņš pats apzinājās, ka viņš pats ir kolosāls. Jēzus ir ģēniģis. Jēzus zina visu par Dievu un darīja Dievu mums zināmu. Svētais gars prot labāk mums kaut ko sameklēt nekā Google. Internetā to prot. Svētā gara uzdevums ir tev atklāt lietas par Jēzu. Pilnība nav izvēlēšanās iespēja. Pilnība sanāk šādi, ka drīzāk tā.
Jēzus dod šo citu dzīves stilu, kas ir grūti aptvert. Mums jāatjauno savs prāts. Iedomājies to domu, Dievs ir apmeties tevīs ar visu savu pilnību tavā sirdī. Un tas dara, ka tu pievelc debesu valstību. Tev ir viena ārpus kārtas dzīve, viena ārkārtīga dzīve paredzēta. Tu neesi pakļauts šīs pasaules varām un valdniekiem. Valdībām un varām tā, nē īsti. Policijai un parlamentam un tādām lietām, jā, toties nevis šīs pasaules veidu domāšanai. Jo tu esi pakļauts Dieva valstībai, kas ir savādāk. Tā ir viena izšķirta spēja saredzēt to kolosālo, kas nāk no Dieva. Šo valodu pasaule nekad nav dzirdējusi, un to nevar saprast. Mēs uzaugām ar visu to, kas ir šī pasaulē. To mēs iemācījāmies, bet debesu valodu mums arī ir jāiemācās, ja mēs gribam ar Dievu staigāt. Visu iespējamību Dievs ir atnācis, lai mums to te iemācītu. Un mēs esam jūtīgi pret to, nevis pret pasaules lietām. Tas ir tas pats domu veids, kāds bija Jēzum. Mums ir citādāk valoda dot. Mēs varam spēt pārvērst to negatīvo par kaut ko pozitīvu. Ja visa tava domāšana līdz šim tevi nav novedusi uz turienu, kur tu pats esi vēlējies, tad domā kaut ko citu. Tas stulbi, ko vienkārši tas izklausās, bet kāda cita iespējamība mums ir? Pasaule grib, lai mēs piestrādājam. Lai mēs piestrādājam pie šīs jaunās dzīves, lai mēs piepūlamies uz mūsu domas veidu. Debesu valstība grib, lai mēs samainam vecās domas pret labākajām. Un šo ņemam pie sevis un piestrādājam pie to. Debesu valoda nekad nepiestrādā uz to negatīvo. Tā samaina to negatīvo pret pozitīvo. Pret kaut ko labāku. Un piestrādā uz to, nevis uz to veco. Jo problēmas dzīvē nāk, ko tad darīsim? Bet redzi, problēmas ir ceļš laukā arī vienlaikus. Dievs ir paredzējis pie katru vājprātību pielikt vienu svētību, piekabināt vienu izēju.